Citas vēl koši dzeltenas, citas jau brūnas, koku lapas gluži kā seķeni noklājušas zālāju. Vienu to sauc par zelta rudeni, bet citiem tie ir papildus izdevumi un darbs. Nu, ir problēma, ja nav spēka un laika un varēšanas. Un jūs tagad būsiet sagrābis, kur jūs liksiet tās lapu kaudzes? Godīgi sakot, nezinu, kur likšu. Dotajā momentā mēs mēģinām ieviest tādu sistēmu, pirmogad tiešām tas ir šogad, ka iedzīvotāji, ja paši no privātā sektora aizved lapas uz pie jūras šo dienvidu ielu glabātuvi, tad viņiem būs jāmaksā tikai pašiem. Jāmaksā būs par savu transportu, ko viņi vai nu paši ar piekabiem maisiem kā aizgādā, un pašvaldības samaksās to tonnas daudzumu, tos kilogramus, kur lapas viņi būs ieveduši. Kompostam der tikai lapas bez sadzīves atkritumu piejaukuma, un tieši tāpēc, ka iedzīvotāji to negribēja saprast, līdzšinējā kārtība mainīta. Nav jau nekāds noslēpums, ka citiem gadiem, kad tika apbraukātas privātās mājas, kur bija šie maisi ar lapām, bija arī ļoti daudz iekšā sadzīves atkritumi. Un šogad šis princips ir mainīts ar to, ka iedzīvotāji var atvest uz šejieni paši atkritumus, šīs te lapas, bet vienalga mēs redzam, ka iekšā tomēr ir arī sadzīves atkritumi. Jā, mēs viņus lasam ārā un diemžēl viņus šeit nevarēs tā atstāt. Jāpiebilst, ka bez maksas tiek pieņemts tikai lapas, bet lapas ar piejaukumiem tiek uzskatītas par sadzīves atkritumiem, kuru apglabāšana tonnā maksā gandrīz 16 latus, kamēr lapu tikai 8. Tas pats attiecas arī uz lapām, kuras tiek atvestas no daudzdzīvokļu namu pagalmiem. Apsaimniekošanas sabiedrībā Pie jūra ir 8 novadi, bet lapu akcijā iesaistījies tikai Tukums. Mēs esam gatavi sadarboties, meklēt dažādus risinājumus, ja pašvaldība to vēlās. Mēs esam gatavi, bet šobrīd, Tukums ir pirmā pašvaldība, kurā mēs šādu lapu akciju savā objektā realizējam. Akcija ilgs līdz brīdim, kamēr uzkritīs sniegs.